preču zīmju un dizaina paraugu departamenta vecākā eksperte. Un šodien jums pastāstīšu par starptautisko reģistrāciju. Gribu gan uzreiz vērst uzmanību, ka galvenais uzsvars būs likts uz Madrides sistēmu, jeb preču zīmju reģistrāciju Pasaules intelektuālā īpašuma birojā. Kas tad ir preču zīme? Preču zīme ir apzīmējums, kas ļauj atšķirt vienu uzņēmumu preces vai pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem. Un preču zīmes, kas ir noteikts preču zīme likuma 4. panta 2. daļā, ir vārdas preču zīme. To parasti atveido tikai vārdi vai burti vai cipari, vai citas standarta tipogrāfiskās zīmes vai to kombinācija. Tad ir figurāla zīme. Tajā izmantots nestandarta rakstazīmes, īpaša stilizācija vai izkārtojums, vai grafisks elements vai krāsa. Šajā kategorijā ietilpst zīmes, kas sastāv tikai no grafiskiem elementiem, un zīmes, kas sastāv no vārdiskiem un grafiskiem elementiem. Vārdiskas zīmes un figurālas zīmes ir tās, kuras pārsvarā tiek pieteiktas patentu valdē, bet ne tikai, arī lielākoties EUIPO un VIPO. Tad nākamā ir telpiska zīme, to veido telpisks apjoms, preces vai tās iesaiņojuma forma. Tad ir novietojuma zīme, to veido īpašs veids, kādā tā novietot uz preces vai piestiprināta pie tās. Tad ir ornamenta zīme, to veido tikai regulāri atkārtoti elementi, krāsu zīme, to veido tikai viena noteikta krāsa bez kontūrām. Te gan es uzreiz vēlos piebilst, ka krāsu zīmi reģistrēt ir ļoti sarežģīts process, jo, kā jau es teicu, kas tad ir preču zīme, tā ir preču zīme, ļauj faktiski citiem ļauj preču zīmes īpašniekam aizliegt izmantot citiem tādu pašu vai līdzīgu, šī gadījumā tādu pašu krāsu vai uz tādām pašām precēm vai pakalpojumiem. Tad ir skaņu zīme, to veido noteikti skaņa vai skaņu kombinācija, kustību zīme, to veido tās elementu kustība vai stāvokļa maiņa vai šādu elementu ietver. Tad ir multividas zīme, to veido attēlu un skaņas kombinācija vai tā šādu elementu ietver. Un hologrāfiska zīme, to veido elementi ar hologrāfiskām pazīmēm. Es atvainojos. Kāpēc tad ir svarīgi reģistrēt preču zīmi? Un šeit ir tieši vairāk kontekstā par starptautisko reģistrāciju. Preču zīmes reģistrēšana globālajā tirgū ir nozīmīga vairāku iemeslu dēļ. Īpaši, ja uzņēmums plāno vai jau darbojas starptautiski. Šie galvenie iemesli, kāpēc tas ir svarīgi, tātad tiesiskā aizsardzība pret viltojumiem un atdarinājumiem. Reģistrējot preču zīmi ārvalstīs, uzņēmums iegūst juridiskas tiesības uz šo zīmi konkrētajos tirgos. Tas ļauj aizsargāt zīmolu no neatļautas izmantošanas vai kopēšanas. Tas ļauj vērsties pret vietējiem uzņēmumiem vai personām, kas mēģina izmantot līdzīgu zīmi vai tādu pašu. Un ir vieglāk aizsargāt savas intereses tiesības sargājošās institūcijās. Tad nākošais ir konkurētspējas saglabāšana un zīmola reputācijas aizsardzība. Globālā preču zīmes reģistrācija palīdz nodrošināt, ka uzņēmuma zīmols paliek unikāls un atpazīstams visos tirgos. Izvairīties no reputācijas graušanas gadījumos, kad trešās personas izmanto līdzīgu vai identisku zīmi. Uzturēt klientu uzticību un zīmola konsekvenci visā pasaulē. Tad ir komercdarbības paplašināšanas un eksporta iespējas. Reģistrēta preču zīme ārvalstīs veicina drošāku ieiešanu jaunos tirgos, palielina investoru un partneru uzticību un nodrošina iespēju franšīzēt vai licencēt zīmolu citās valstīs, kas ļauj faktiski uz licences pamatā ļaut citiem izmantot jūsu preču zīmi un vēl no tā arī pelnīt. Tad ir preču zīme kā aktīva vērtība. Reģistrēta preču zīme ir intelektuāla īpašuma aktīvs, kas var tikt izmantot darījumos licencēts vai pārdots. Finansiāli vērtīgs uzņēmuma portfeļa elements, kas var palielināt uzņēmuma kopējo vērtību. Un novērš preču zīmes aizņemšanu no citiem. Daudzos tirgos darbojas princips pirmais piesaka, pirmais iegūst. Tas nozīmē, ja zīme nav reģistrēta, kā cits var to reģistrēt sev, kas ir diezgan populāri Ķīnā.
un pieprasīt samaksu par tās atpirkšanu. Lietot un uzņēmums var tikt, un tas ir tā, ka var mēģināt pārdot to jau viņa preču zīmi reģistrēto un lietot, un uzņēmumam var tikt liekt iespēju to izmantot, ja viņš šo preču zīmi, piemēram, neatpērk. Kopumā preču zīmes reģistrācijā globālajā tirgū ir strateģisks solis, kas nodrošina tiesisku aizsardzību, zīmola reputācijas saglabāšanu, tirgus paplašināšanas iespējas un vērtīgu aktīvu izveidi. Tā ir būtiska uzņēmuma ilgtermiņā izaugsmē un konkurētspējas pasaules mērogā. Tātad reģistrācijas iespējas globālajā tirgu ir tādas, caur birojiem ir divas. Viena ir Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojas, kas ir EUIPO, jeb angļu valodā European Union Intellectual Property Office, vai Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija WIPO, jeb World Intellectual Property Organization. Tur ir nelielas atšķirības starp šīm abām, un par tām es parunāšu tad tālāk. Tātad Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojas, turpmāk viņu tad saukšu par EUIPO. Tā priekšrocība ir tā, ka ar vienu pieteikumu tiek reģistrēts visās Eiropas Savienības valstīs. Tas nozīmē, ka iesniedzot EUIPO ar vienu pieteikumu, vienu valodu, caur EUIPO starpniecību mēģina tā kā uz visu Eiropu viņu noreģistrēt. E-pieteikums ar vienu klasi izmaksā 850 eiro. Kāpēc tas ir pilds kā plus, to tad redzēsiet nedaudz vēlāk. Nav nepieciešams reģistrēt nacionālajā birojā. Tas nozīmē, ka nav nepieciešama bāzes zīme, kas ir Latvijas patentu valdē, piemēram, Latvijā patentu valdē reģistrēta. Un kā mīnus ir, ja EUIPO atsaka reģistrāciju, tas attiec uz visu Eiropas Savienību. Tātad uz Eiropas Savienību šī preču zīme netiek reģistrēta. Jā. Protams, ja EUIPO atsaka preču zīmes reģistrāciju, tad ir iespēja, vai daļai atsaka preču zīmes reģistrāciju, tad ir iespēja konvertēt šo zīmi un iet caur katru nacionālo biroju un maksāt par to attiecīgo samaksu, ko katrā nacionālajā birojā tad attiecīgi prasa. Ja patentu valdē, tad tie būtu attiecīgi tie 90 eiro un 95 par reģistrāciju. Un tā katrā birojā. Tas, protams, uzreiz padara šo visu procesu krietni dārgāk nekā 850 eiro. Tad nākošā iespēja ir Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija, jeb WIPO. WIPO plusi ir tas, kad vienkāršota procedūra, iesniedz vienu pieteikumu vienā valodā un vienā valūtā. Iespēja izvēlēties, kurās valstīs vēlies reģistrēt. Un tā iespēja izvēlēties ir no 131 valsts, kas ir pievienojušās Madrides sistēmai. Un tad, protams, arī kā liels pluss ir tas, ka tās valstis pēc tam var pievienot arī vēlāk pēc zīmes reģistrācijas. Un galvenās prasības tad ir jābūt reģistrētāji vai iesniegtai preču zīmē savā valstī, kas ir Latvijas gadījumā patentu valdē. Jābūt vismaz pieteikumam. Viņa varbūt uz to brīdi vēl nereģistrēta, bet tas var ietekmēt. Ja zīme atteiks, tad tas var ietekmēt tālāko arī starptautisko reģistrāciju. Tātad, kā piemēram, Latvijas uzņēmums ar reģistrētu preču zīmi Latvijā var caur patentu valdi iesniegt starptautisko pieteikumu uz WIPO un atzīmēt, piemēram, Vāciju, ASV un Japānu. Tad viņš uz šīm valstīm iespējams iegūst starptautisko reģistrāciju. Un kā trūkums ir tas, ka diezgan augstas izmaksas. Jo vairāk valsts izvēlas, jo lielākas izmaksas. Nepieciešams, kā arī trūkums ir tas, ka nepieciešams reģistrēt nacionālajā birojā. Tas nozīmē, ka visa starptautiskā reģistrācija balstās uz to, kas notiek ar nacionālo zīmi. Un pieteicies to nevar izdarīt pats. Pieteicējiem tas ir jāvēršas patentu valdē, kas ir maksas pakalpojums, un tad patentu valde tālāk jau tad rīkojas. Tātad apskatīsim tālāk, kas tad vispār ir WIPO. Un WIPO darbojas Madrides sistēmā, kas ir Madrides sistēma, ir starptautiska līguma sistēma, kas ļauj uzņēmumiem aizsargāt savu preču zīmi vairākās valstīs, izmantojot vienu pieteikumu. Tā ietver Madrides nolīgumu un protokolu.
Sistēmas mērķis ir atvieglot preču zīmju pieteikšanu un aizsardzību vairākās valstīs, samazinot administratīvo slogu un izmaksas. Ar vienu pieteikumu iespējams pieteikt aizsardzību 131 valsti, kā jau iepriekš minēju, tomēr ir jāpaturprātā, ka katra valsts, ko pievieno, ir par papildus izmaksu. Un tad pats reģistrācijas process. Tātad, lai varētu pieteikt preču zīmi starptautiskai reģistrācijai, tai ir jābūt pieteiktai, kā jau minēju, Nacionālajā birojā, kas Latvijas gadījumā ir Patentu valde. Un svarīgi ir atcerēties, ka, ja Nacionālais birojs atteiks preču zīmes reģistrāciju vai to anulēs 5 gadu laikā, starptautiskā reģistrācija Madrides sistēmā tiks zaudēta. Tāpēc nacionālās zīmes status ir pamats visam starptautiskajam pieteikumam. Tad nākošais ir zīmes starptautiskais pieteikums var iesniegt tikai ar Patentu valdes starpniecību, kas ir maksas pakalpojums 81 eiro. To var darīt vienlaicīgi ar nacionālā pieteikuma iesniegšanu vai nogaidīt un iesniegt pēc tam, kad ir saņemts lēmums, ka zīme tiek atzīta par reģistrējumu. Papildu vēlos piebilst, ka preču saraksts drīkst būt tāds pats kā nacionālajā pieteikumā vai šaurāks, bet tas nedrīkst būt plašāks vai nedrīkst būt pievienots papildus citas klases, kas nav atspoguļotas nacionālajā pieteikumā. Pēc tam, kad zīme ir iesniegta VIPO, tad VIPO veids formālo pārbaudi, un te neretums tiek saņemts nepilnību, jeb irregularitātes vēstules, ka ir kādi trūkumi. Tas gan visbiežāk ir saistīts ar to, ka nav veikta samaksa. Bet papildus bieži pie nepilnības ir saistīts, ka nav norādīts e-pasts. Tas, ko VIPO vēlas, pat ja ir norādīta adrese, VIPO prasa papildu e-pastu, lai arī elektroniskās komunikācijas iespējas tiktu saglabāts, un ja nevar sasniegt ar pasta starpniecību. E-pasts vienmēr ir visātrākais. Tomēr laika pa laikam ir arī kāds preču un pakalpojumu neskaidrības sarakstos, un tad tiek lūgts precizēt. Un tur tad šī gadījumā Patentu valde te arī sanāk tā, ka Patentu valde ir tā, kas sniedz atbildi VIPO, tomēr tā tiek sniegta tikai un vienīgi konsultējoties ar pieteicēju vai pieteicēju pārstāvi, vai viņš piekrīt VIPO piedāvātajam variantam, vai kāds būtu tas, vai ko Patentu valde varētu piedāvāt kā preču sarakstu precizējumu. Tad vēl ir tas, ka VIPO parasti dod 3 mēnešus, lai novērstu nepilnības. Ja tas netiek laikā izdarīts, pieteikums tiek atzīts par pamestu. Gadījumos, kad nepilnība ir saistīta ar preču pakalpojumu sarakstu, tad Patentu valde to saskaņo, kā jau es minēju, ar pieteicēju, pirms to iesniedz. Tad nākošais ir, kad visi trūkumi ir novērsti un VIPO ir piešķīris reģistrācijas numuru, VIPO nosūta reģistrācijas pieteikumu uz izvēlētajām valstīm. Fakts, ka tiek nosūtīts uz attiecinātajām valstīm, tiek publicēts Madrides monitoru datubāzē, kas ir pieejama arī Patentu valdes mājaslapā, un tur var sekot līdzi jebkurš šai informācijai. Attiecīgi, tad, kad ir nosūtīts, ir piešķirts reģistrācijas numurs, VIPO sūta uz katru valsti, un katra valsts veikts ekspertīzi vai aizsardzība tās valsts teritorijai pieļaujama. Ņemot vērā, ka ir valstis, kas vērtē, vai ir agrāk reģistrētas līdzīgas vai vienādas zīmes, reģistrācija var tikt atteikta pilnībā vai daļēji. Ja preču zīmes reģistrācija kādā valstī tiek atteikta, tas neietekmē to, ka cita valsts to atzīst par reģistrējumu un reģistrē. Tas nozīmē, ka, kas arī nesenā gadījumā bija, ka pieteica, man liekas, aptuveni uz 10 valstīm, bet no Singapūras saņēma daļēju atteikumu, no Ķīnas pilnībā atteikumu. Tās 8 valstis palika reģistrētas, Singapūrā bija daļējā reģistrācija, un Ķīnā vispār atteica. Tātad preču zīme tiek reģistrēta uz 10 gadiem, kad tuvojas 10 gadu termiņš. VIPO informē pieteicēju, ka ir iespēja pagarināt, jeb atjaunot zīmes reģistrāciju uz vēl 10 gadiem. Pagarināšanu var veikt pats pieteicējs pēc Patentu valdes vai pilnvarotā pārstāvja starpniecības. Vēlos piebilst arī, ka ir nokavēta pagarināšanas
tā kā iespēja, WIPO dod vēl papildu 6 mēnešus atjaunināšanai, par ko gan ir jāmaksā soda nauda, kas ir puse no 653, jeb 326,5 Šveices franki, plus reģistrācijas pagarināšanas maksa, kas pagarināšanas gadījumā ir 653 eiro, neatkarīgi no tā, Šveices franki, nevis eiros atvainojos, kas ir neatkarīgi no tā, vai zīme ir melnbalta vai krāsaina. Protams, arī maksa ir atkarīga no izvēlēto valstu daudzuma. Tā pagarināšanas maksa ir atkarīga no tā, cik daudz valsts ir izvēlētas. Tāpat kā pie pieteikuma iesniegšanas, ja kāda valsts ir atteikusi reģistrāciju, tad var revidēt to sarakstu un neatjaunot uz tām valstīm, kas ir reģistrējuši. Jo, ja tā zīme kādā valstī tika atteikta, tas nozīmē, jūs varat maksāt to pašu summu, ko jūs maksājāt sākotnēji, tomēr tas ir tāds zemē nomesta nauda, jo tur, kur jums viņa tika atteikta, tur jums viņa tika atteikta, tur viņa jauna ekspertīze neveiks, un jūs vienkārši samaksāsiet par neko. Tad, jā, kā jau minēju iepriekš, tad visu šo procesu var veikt pieteicējs pats vai ar pārstāvu vai samaksājot 40 eiro, un to var darīt arī ar patentu valdes starpniecību, kas tiek pamatots, kur ir nepieciešams kā pamatojums pieteicēja pārstāvja iesniegums. Kā jau minēju iepriekš par pagarināšanas maksu, ir pieteikuma maksa par krāsainu vai melnbaltu zīmi atšķiras pieteikuma sākuma stadijā par melnbaltu uz melnbaltu zīmi, tā ir 653 Šveices franki un 903 Šveices franki, ja tā ir krāsaina. Un neraugoties uz to, ja jūs, piemēram, piesakat krāsainu zīmi, pēc 10 gadiem tiks ņemta tā kā par melnbaltu, kas ir tie 653. Tur vairs nav tā cenu starpība, tur ir tā bāzes, tad tā 653 Šveices franku maksa. Pēc tam, kad WIPO ir atzina zīmi par reģistrējumu un piešķīs reģistrācijas numuru, pieteicējs var lūgt pievienot vēl kādas valsts attiecinājumu. Aizpildot MM4, jeb subsequent designation veidlapu, norādot kādas valstis un veicot attiecīgo samaksu. To var darīt paši vai ar pārstāvju starpniecību vai ar patentu valdes starpniecību, kas ir arī maksas pakalpojums 40 eiro, iesniedzot patentu valdē iesniegumu ar lūgumu, ka vēlās, lai mēs to izdaram. Tātad, kā jau es arī minēju, tad vēlreiz vēlos uzsvert uz to, ka, ja ir, to es neminēju, piedodiet, ja tuvojas zīmes atjaunošanas laiks, kas ir tiem pēc 10 gadiem, un vēlas pievienot vienlaicīgi arī kaut kādas papildus valstis, tad ieteikums ir vispirms pagarināt zīmes, tā kā atjaunot zīmi uz tiem 10 gadiem, un tikai pēc tam pievienot jaunas valstis. Kāpēc tā? Jo, ja, piemēram, 3 mēneši līdz zīmes pagarināšanai, ja tiks pievienotas jaunas valstis, būs jāsamaksā diezgan liela summa, iespējams diezgan liela summa par jaunajām valstīm. Un tad pēc 3 mēnešiem, kad būs pagarināšanas maksa, kas būs tie 653 Šveices franki, plus jau iepriekš pievienotās valstis, plus vēl tās valstis, kuras jūs esat pievienojuši jau pirms 3 mēnešiem, tā kā lūguši to attiecinājumu arī uz tām. Tā summa izveidojas diezgan liela un tiek maksāts dubultā. Līdz ar to labākais variants ir no sākuma atjaunot, bet tas ir pie nosacījuma tikai tad, ja tas ir salīdzinoši neilgs laiks pirms iestājās tie 10 gadi. Un vispirms atjaunot un tad tikai attiecināt uz jaunām valstīm. Kā arī, ja ir nokavēti tā kā tas pagarināšanas periods, WIPO dod vēl papildus 6 mēnešus, bet par tiem 6 tas nāk tā, ka tas, kā jau minēju, 653 ir par pagarināšanu, tā bāzes maksa,
Un tad viņiem ir jāmaksā papildus soda nauda, kas ir par tiem 6 mēnešiem, kas tiek dot papildus. Tie ir 326,5 šveices franki, kas ir pusi no 653 šveices frankiem. Bet vismaz ir iespēja nepazaudēt to reģistrāciju un turpināt tos vēl nākošos 10 gadus. Un tātad galvenās priekšrocības ir tas, ka tas ir izdevīgi. Sanāk lētāk nekā iesniedzot katrā valstī atsevišķi, jo, protams, pastāv iespēja, ka jūs ejat caur VIPO un jūs izvēlaties, kuras valstis vēlaties, vai arī jūs ejat caur katru individuālo biroju. Tas būs krietni dārgāk nekā, ja to darīs caur VIPO, caur Madrides sistēmu. Tā ir vienkāršība arī. Viens pieteikums, viena valoda, vienots maksājums, kā arī elastīgums var vēlāk attiecināt arī uz citām valstīm un administratīvi vieglāk. Viens reģistrācijas numurs, viena atjaunošana ik pēc 10 gadiem. Un tad galvenie šķēršļi un riski. Tātad viens no tiem ir juridiskie šķēršļi. Preču zīme ir pārāk līdzīga citai jau reģistrētajā attiecīgajā valstī. Kur jau es iepriekš minēju, bija piemērs no Singapūras, kur Singapūras un Ķīnas, kur Singapūra atteica daļēji uz vienu klasi, un cita klase, tā kā otra klase palika, un Ķīna, kur atteica pilnībā, kas arī ir svarīgi, tāpēc veikt tos iepriekšējos izmeklējumus. Un tad ir atteikums, ja ir zīme. Atteikums var būt reģistrēt zīmi kādā no valstīm, ja ir aprakstoša, trūkst atšķirtspēja, maldinoša un citi nacionālajos likumos noteiktie šķēršļi. Un tad ir tie praktiskie šķēršļi, un galvenais no tiem ir atkarīgi no nacionālās zīmes. Ja 5 gadu laikā, ja pamatzīme tiek anulēta Latvijā, tiek anulēta arī starptautiskā reģistrācija, un to ir ļoti būtiski atcerēties, ka viss balstās uz nacionālo zīmi. Un tad atšķirīgas valstu prasības. Dažās valstīs nepieciešami tulkojumi, papildu dokumenti, piemēram, ASV ir nepieciešams vēl papildu iesniegt MM18 formu, jau sniedzot arī to starptautisko pieteikumu. Un tad iespējamās izmaksas. Ja valsts pieprasa, piemēram, advokātu pakalpojumus atteikumu gadījumā, protams, arī tās izmaksas, tas, ka tā preču zīmes pieteikuma maksa atkarībā no valstīm var sastādīt diezgan lielu summu. Un tad varbūt te arī es nedaudz parādīšu Madrides kalkulātoru, nedaudz paspēlēties un apskatīties. Tā es mazliet iekārtošos tā, lai man ir vieglāk jums parādīt. Tātad paņemsim jauns pieteikums. Pieņemsim, ka viņš ir pieteikts 6. augustā. Latvijas birojas, nacionālā bāze. Šoreiz paņemsim ar vienu klasi un neņemsim krāsaino zīmi. Tad, piemēram, viena no dārgākajām valstīm ir apvienotie Arābu Emirāti un Turkmenistāna. Tad ieliksim vēl Lietuvu, Eiropas Savienību. Jā, kas arī ir svarīgi, Eiropas Savienību arī var pieteikt caur pasaules starptautisko pieteikumu, kas ir caur VIPO. Ja EUIPO ir tikai Eiropas Savienība, tad VIPO var paņemt arī Eiropas Savienību, kā arī Āfrikas intelektuāla īpašuma organizācija, kurā ir iekļauts 18 Āfrikas kontinenta valstis, kur arī var dabūt uzreiz 18 valstīs aizsardzību. Jamaika, ko mēs vēl varētu paņemt? Es domāju, pietiks. Un tad ir jāspiež calculate, un tā var redzēt, ka basic fee par cik zīme ir vienkārši melnbalta, tad tā pamata maksa ir 653. Tad ir noteiktās individuālās maksas. Katra šīs ir valstis, kuras nosaka individuālo maksu, un tad ir valstis, kuriem ir tas basic fee, jeb complimentary fee, kas ir 100 šveices franki.
Un tad te var ļoti redzēt, kur apvienotie Arābu Emirāti ir diezgan dārgi ar vienu klasi. Vien jau tie ir 1630 šveices franki. Jamaikai salīdzinoši neliels un Eiropas Savienībai arī, es teiktu, salīdzinoši neliels, lētāk iespējams pat nekā EUIPO. Un tad ir tie complementary fee, kas ir Šveice un Lietuva, kuriem ir tikai 100 šveices franku. Un tad tā kopējā summa ir diezgan iespaidīga jau, paņemot salīdzinoši nedaudz. Tad pāriesim, piemēram, tā ir krāsu zīme. Te jau uzreiz var redzēt, ka pamatmaksa, tā basic fee ir mainījies no 653 uz 903. Visur citur vajadzētu būt tā, ka tas ir saglabājies tas pats. Jā, un šeit pie tā paša kalkulatora ir arī citas iespējas, kā atjaunošanas maksas un subsequent designation, kas ir tas, ko es minēju, tas vēlākais attiecinājums. Ja vēlās pievienot jaunas valstis pēc reģistrācijas. Tad turpināsim tālāk. Vairs jau nav daudz palicis. Bet praktiskos šķēršļus mēs apskatījām, un nākošais, ar ko pieteicējiem būtu jārēķinās. Tātad pieteicējiem būtu rūpīgi jāizvērtē, kur viņš plāno darboties, jo nav nepieciešams aizsargāt visur. Tas ir diezgan bieži, kad pieteicējs saka, es gribu visur, bet tad, kad ierauga, no kā sastāv tā summa, tad sāk ļoti pārdomāt, vai tiešām tas viss ir vajadzīgs. Un šī gadījumā par aizsardzību ir jādomā ļoti strateģiski, kur tiešām tas būs nepieciešams un kur tiešām kādā tirgu domā startēt vai jau darbojās. Tad ir jāparedz papildu izmaksas par pieteikumu maksu, par pārstāvju izmaksām, kā arī izmaksām, ja ir nepieciešams sagatavot atbildes uz atteikumu vai advokāta izmaksas. Tāpat var gadīties, ka kādā valstī, kur ir iespējams provizoriskais atteikums dēļ agrāk reģistrētas zīmes, agrāk reģistrētās zīmes īpašnieks var piedāvāt noslēgt vienošos par līdzās pastāvēšanu vai par licenci, un tas ir, protams, var sastādīt papildus izmaksas. Nesenā gadījumā tie bija $10,000. Tad ir arī jāsako līdz termiņiem. Atteikumu gadījumā atsevišķās valstīs termiņi ļoti dāsni, kamēr citās valstīs tie ir skopi. Lai gan WIPO lūdz, lai termiņi ir vismaz pāris mēneši, tad valstis tomēr var pašas vēl brīvi noteikt. Piemēram, nesenā gadījumā Ķīna bija devusi atbildes sniegšanai 15 dienas, kamēr Singapūra bija devusi 4 mēnešus, ja nemaldos. Tomēr lielākoties tie ir vismaz pāris mēneši, ko dod valstis atbildes sniegšanai. Tāpatās ir arī jārēķinās par iespējamiem strīdiem un apelācijas procesiem, tāpēc vienmēr ir labi veikt iepriekšējo datu bāzu pārbaudi, pārbaudot savas zīmes vārdiskās daļas, vai nav jau reģistrētas kā preču zīmes tajās valstīs, kurās interesē reģistrācija. Un ir jāpatur arī prātā, ja līdzīga zīme ir reģistrēta EUIPO, kas ir reģistrēta uz visu Eiropas Savienību, un sanāk, EUIPO reģistrēta uz visu Eiropas Savienību un tiek pārbaudīta tikai tās Eiropas Savienības dalībvalsts nacionālā datubāze, bet netiek pārbaudīts EUIPO eSearch Plus, tad var gadīties, ka saņem iebildumu no EUIPO reģistrētas zīmes, jo nacionālajā datubāzē neuzrādās EUIPO reģistrētā zīme, tur uzrādās nacionālās zīmes. Savukārt EUIPO eSearch Plus uzrādās EUIPO reģistrētās zīmes, arī atteiktās zīmes. Jā, un tad kopsavilkumā tad Madrides sistēma ir ērts un izdevīgs veids, kā iegūt aizsardzību starptautiski. Galvenais izaicinājums ir pareiza plānošana, tirgus izvēle. Pirms pieteikuma ir vēlams veikt preču zīmes meklējums, vai nav jau līdzīgas zīmes reģistrētas. Konsultēties ar patentu pilnvarniekiem vai intelektuālā īpašuma juristiem, jo īpaši ir vēlme startēt lielajos tirgos kā ASV un Ķīna, kur tā konkurence ir diezgan sīva, un
Viņi ļoti seko līdzi, tā teikt, vai nav kaut kas līdzīgs ienācis tirgū, lai uzreiz iebilstu. Un regulāri sekot līdz termiņiem un atjaunošanas maksām, lai tos nepalaistu garām. Un slaida, tā teikt, vienā no pēdējiem slaidiem ir arī saites uz patentu valdes veidlapām, starptautiskās reģistrācijas VIPO procedūras veidlapām, kur ir tieši MM2, kur mēs iesakām vienmēr ņemt no patentu valdes mājaslapas, jo mēs atjaunojam šo veidlapu. Veidlapas tiek atjaunotas lielākoties reizi gadā un skatīties, lai tā ir tā aktuālā veidlapa. Tagad gan nesen tika jūlijā vai jūnijā atjaunot, jo mainījās bankas rekvizīti, VIPO bankas rekvizīti. Kā arī ir svarīgi pieminēt, ka VIPO nesūta rēķinus. VIPO faktiski pirms pieteikuma iesniegšanas veicot visu to apmaksu, tur tajā veidlapā arī norādīta ir viņu bankas kontus, kur ir jāveic apmaksa, jo viņi paši rēķinu nekādu nesūtīs. Un rēķinu viņi sūtīs tikai atgādinājumu par to, ka ir irregularitāte, ka nav veikta samaksa, un tad vienīgais kā atgādinājums. Trešā saite ir uz Madrides, uz VIPO mājaslapā, uz visām veidlapām, kur ir gan MM2, gan, ja nemaldos, MM4, MM7, ir visas iespējamās, MM18 arī veidlapas, kas var būt nepieciešamas, un Madrides sistēmas maksu kalkulātoru, kur var paskatīties pirms vispār iesniegšanas, kuras valstis ir patiešām nepieciešamas.